Dzīvojot privātmājā, nekad nevajag domāt par saturu. Viņš izveidojasies tāpat. Es ieraudzīju, ka man zaļais pļavējs stāv uz vietas. Pieslēdzu pie telefona un redzu, ka tur nav signālu no vada. Tas var būt divas iemeslu dēļ. Vai tāpēc, ka viņš pieslēgts turpat, kur pieslēgts sūknis un man atkal ir problēma ar kanalizāciju, vai, ja suņi perauj vadu. Skatāmies, ka šeit mirgo zaļa lampiņa, zila lampiņa. Ja būtu zaļai nepatirku. Tas nozīmē, ka kaut kur man ir pārtraukts perimetra vads. Vadam vispār jābūt diezgan dziļa zeme, bet kaut kam nebija ko darīt, un viņš izdomāja, ka šito vadu vajag dabūt ārā. Vads, cilvēks, dzīvnieks, ko tu izdarīja. Tagad mēs mēģināsim to vadu dabūt, saprast, kur tieši viņš ir parauts, un savienosim to visu atpakaļ. Šeit laikam arī viņš bija savienots kaut kā. Mēs atradām vadu, viņš iet līdz šejien, tas nozīmē, ka kaut kur šeit jābūt tā vada otrais gals. Kur ir, tas nav vienkārši savienojums, tas ir savienojums, kur visi trīs vadi sajiet kopā. Oriģināli tur ir bišķi citi savienojumi, bet es izmantoju parastus vagu savienojumus, pielikot klāt šitu speciāli smēri, lai tur nebūtu nekāds korozijas papildus. Un tad viņi diezgan normāli turās, ja viņi nemēģināt fiziski izraut, ka tu dari sūni. Tagad noņemšu šitus visus, pārbaudīsim, kas šeit vispār ar viņam notiek, un es aiziešu kaut patīrīšu viņu, un tad jaunu pastu ielikšu iekšā. Tagad noņemsim viņam izolāciju, lai viņš bišķi labāk turās. Paņemsim konektoru un tagad viņu aizpildīsim ar šito pasti. Ielenam iekšā. Otrais. Kaut kas ar vadu nebija labi jau šeit. Kas šeit mums ar vadu? Tas nozīmē, ka suni jau paēd vadu arī šeit. Un man šeit būs jātais vēl viens savienojumi. Mums nevajag daudz vādu. Kaut kur tik daudz mēs paņēmsim. Šeit reāli tad var redzēt, ka vads ir bišķi korodēts. Jo tas nozīmē, ka suni iepriekš jau mēģināja viņu pakošļāt un tur ūdens iegāja iekšā. Un tāpēc vads šajā vietā varbūt pat pats iznīcināja sevi. Ieliksim iekšā. Turās. Tagad aiziesim pie robota un redzēsim, vai tur uz bāzes gala ir zaļa lampiņa, vēl kaut kas nav. Tā, robotu noņēma un zaļa lampiņa. Tagad robots var strādāt, a es pagaidām tur likšu atpakaļ visu zemi, lai suņi to neredz.